Liels jums paldies, mani mīļie ziedotāji! Un drona saziedotā nauda nekur nebija pazudusi. Te nu viņa ir, te nu ir iegādāts šis DJI Phantom 3. Šis drons maksā 800 eiro. Jā, liels jums vēlreiz paldies par šo superīgo dāvanu, ko jūs man uzdāvinājāt. Paldies, mani mīļie ziedotāji, par jūsu saziedoto naudu manam jaunajam Lamborghini. Es vakar apskatījos pāris Ferrari, bet tas nenozīmē, ka jūsu nauda tiks novirzīta Ferrari iegādai. Nē. Es nopirkšu tiešām par jūsu saziedoto naudu Lamborghini, un jūs, mani dārgie skatītāji, būsiet laimīgi redzēt mani iekšā šajā Lamborghini. Vai nav superīgi? Tāpēc ziedojiet man vairāk. Nu ko, beidzot var apsveikt ar ziemas ierašanos. Tiesa gan nedaudz nokavēja, jo Ziemassvētku un jaunais gads tā kā bija jau pāris nedēļas atpakaļ. Tā kā saka, labāk vēlāk nekā nekāds. Un kā mēs lieliski visi zinām, cilvēki parasti iedalās divās kategorijās. Vieni, kuriem ļoti nepatīk ziema. Un otri, kuri vienkārši ienīst ziemu. Bet jūs noteikti jautājsiet, kāpēc riebjās? Tāpēc. Oh, Are you okay? Ja tavs tramplīns sastāv no vienkārši nesablietēta sniega, tas nav tramplīns, tā ir kupena. Un pirms izrādies dūdiņas priekšā, kura joprojām cīnās ar tām pašām problēmām, kurām tu, ar laikapstākļiem un stulbumu. Galvenais ir izsargāties. Es, protams, domāju par ķiveri, tu izvirtušais āksts. Oh, Lai gan no šīs situācijas varēja izvairīties daudz gadus iepriekš, ja viņa tēvs būtu lietojis ķiveri. Apply to the head and roll on. Protams, tai domājošajai galvai. Kaut gan, ko es brīnos, tas taču bija viņa papucīts. Skatoties šo video, jums noteikti radās viens jautājums. Kā pie velna var nepamanīt šo mašīnu? Nu, kā var nepamanīt? Patiesībā viņš vienkārši mēģināja oriģinālā veidā iekāpt mašīnā. Bet īsti tajā caurumā tā arī netrāpīja. oh, Lai gan noskatoties video līdz galam, jūs sapratīsiet, ka pie visa bija vainīgs melnais kaķis. Jā, šis spalvainais pidars, kurš jau sen bija plānojis izdarīt kaut ko ļaunu piekdienā 13. Vai esat redzējuši kādreiz 1000 kg nokaitinātas gaļas? Un gaidiet Hesburgera jauno piedāvājumu aņburgerus, kurš aizstās nu jau slaveno zibburgera. Lai gan šis ir tikai ikdienišs skandāls, kurš ir novērojams katrā mazkačkas namā. Kad vīrs pārodās mājās pēc vietējās točkas apmeklējuma, viegli ožot pēc antifrīza un vecām desiņām. Un teiksim, ka sieva nav gluži sajūsmā. Я сказал, еди нет. Нет, еди нет. Нет. Да. Par cik arī Latvijas armijai bija jāsavalk jostas, nācās algot aļņus, lai aizsargātu Latvijas teritoriju no Krievijas iebrukuma. Ja, protams, Putinam nav nekā cita, ko darīt, kā tikai iebrukt Latvijā. Loģiski, vai ne? Tāpēc viņš aizsūtīja savus aļņus pārbaudīt Latvijas robežas stiprumu. Multi-kill. Labā ziņa, mūsējie uzvar. Atcerieties par to žogu iepriekšējā video? Šeit viņš būtu daudz noderīgāks. Un šeit tu saprati, ka 2017. tu jau esi sapisis.
Bet nekas, 2018. būs tavs gads. Vai ne? Varbūt šis ir destruktīvs mīlas stāsts ar skaistu sākumu un traģiskām beigām. Ar izsistiem zobiem un nemaz nerunājot par masīvo zobārstu rēķini. Man tā šķiet, ka šī visai nevainīgā krāniņa mērīšanās izvērtās par masīvu asinspirti. Bet tā ir ikdiena, un kuram tā interesē? Būtu gan interesanti paklausīties, kā tie džeki paskaidroja apdrošinātājiem šo situāciju. Es tā kruzingoju pa parkinglātu. Bams! Mašīna no debesīm. Yo, nigga, what the fuck? You know, officer, I ain't guilty. Vispār morāli šim visam stāstam ir viena. Pie visi vienmēr ir vainīgas sievietes. Jūs tik paskatieties, ko vīrieši nedara sieviešu dēļ. Mani sauc Dmitrijs. Paldies, ka noskatījāties manu video. Abonē manu kanālu, lai redzētu daudz citus jaunus video. Un stay safe!